Nu, redziet, tumsas laiks jau atkāpjās, un ļoti ātri tomēr ir atnākuši Ziemassvētki. Un tie ir saulgrieži. Un šogad 22. ir ļoti nopietnas datums. Lai gan viss, kas tagad notiek, mēs jutīsim, bet galvenais, ka mums visiem jābūt kopā un vienam otru jāatbalsta. Mīlestības laikmets ir jau atnācis. Atpakaļ ceļu nav. Tas, kas šodien tik bieži visos stūros grib karot, par kaut ko cīnīties, kaut ko pierādīt, kurš varenāks, tas ir smieklīgi. Nav te neviena varenāka un dižāka. Mēs visi esam cilvēki, un Dievu priekšā pilnīgi viss ir vienādi. Jā, katram cilvēkam ir dotas savas iespējas, piedzimstot. Viņš nāk uz šo pasauli, lai sameklētu savu īsto vietu. Un galvenais tai mūsu vietai ir jādod labums arī pasaulē, ne tikai sev. Tas nozīmē, ka tiem, kam ir lielas egoismu devas, arī nākotnes nebūs. Nav tāds es. Un ko gan tu cilvēciņ viens spēja izdarīt? Praktiski neko. Bez citu atbalsta. Bez lūdzu. Arī nekas nenotiek. Tie ir tādi burvi vārdiņi. Un labāk es jums ieteiktu vairāk lasīt pasakas. Un ir viena pasaka, padomu laikos mēs to Buratīno zinājām, lai gan tas bija nošpikots no itāļiem par Pinokio, tagad teiktu plaģiāts. Un tad kā var tik daudz naudas izkrāpt, un tik bagāti cilvēki mēnesī miljoni? Ak, Dievs, šī nabaga Latvija, kur visi stāsta, ka viņiem nekā nav, tik daudz naudu var izklāpt, un tādu nieku dēļ. Un es nerunāju pa veciem cilvēkiem, tiem reizēm nav ar ko parunāt, tad visādi var iet. Bet saprātīgā vecumā, un tad atcerieties pasaku par Pinokio. Kas tur bija tas runcis un lapsa? Un ko tad viņi teica Pinokio? Ieroc to savu naudiņu zemē. Rīt būs vairāk nekā tu ieliki. Mums jau nevajag nemaz to pasaku par Pinokio. Mums jau pat šais laikos vajag atcerēties Banku Baltiju un Olimpiju. Taisni tādu pašu blēži. Kā var pieaudzis cilvēks nesaprast, ka naudu var nopelnīt tikai ar godīgu darbu? Un citādāk nebūs. Jūs gribētu būt to vietā, kas bija vajadzīgā brīdī, vajadzīgā vietā bijuši? Es viņu vietā negribētu gan. Jo par visu tik un tā ir jāmaksā. Bez darba nekā nebūs. Un es zinu, un es ticu, tāpēc, ka mana tauta ir strādīga tauta. Tikai jums visu laiku ir jāatgādina, un es to arī daru, jūs esat gudri un strādīgi, un es teikšu, ņipri arī. Un tie, kas pa virsu, mēs viņus nedzirdam. Viņi jums jauc galvu internetā no tribīnas un kornindā. Es un es. Neko tu es nevar izdarīt. Un vēsture to arī pierāda. Tikai kopā mēs esam spēks. Un to mēs pierādījām. Tad, kad bija cīņa par brīvu Latviju, tad, kad bija Baltijas ceļš, un tad, kad bija 91. gads. Tai brīdī mēs bijām kopā vienalga kāda tautība un kādā valodā cilvēki Latvijā runāja. Un, mīļie, mēs atkal būsim kopā. Un jau drīz. Nākošais ir zirga gads, arī mans gads. Esmu zirga gadā dzimusi lauva. Un tas nozīmē, ka uz atpakaļ jau galīgi zirgs neko nestumj. Zirgs tikai velk uz priekšu un auļos priekšu. Sevišķs sveiciens man zirgadā dzimušajiem un ļoti sevišķs 13. datumos dzimušajiem. Lai jums izdodas
šos saulgriežus tā kārtīgi spēku sasmelties no augšas. Ja citādāk paceliet acis uz augšu un paskatieties debesīs. Tur viss ir redzams. Nav bijusi tāda diena, kaut maza zila gaismiņa ir bijusi debesīs, lai cik pelēks viss apkārt. Tā kā tik slikti jau nemaz nav, un tas velns nemaz nav tik melns, kā viena daļa to šobrīd mālē. Acis vaļā, sirds vaļā, un prātīgi noliksim malā. Tas mums noderēs nākošgad, jo mēs visi tos prātus liksim kopā, jo mēs to esam darījuši. Tas mums nav svešs. Visām tautām kopā. Jo šeit nav tikai latvieši. Šeit ir dažādi tautību cilvēki, kam šeit ir mājas, un viņi šeit jūtas piederīgi. Un tas ir jāsaprot tiem nacionālistiem. Ar to mēs nekur uz priekšu netiksim. Un kas tad bija Hitlers un nacistu partija, ja ne nacionālisti? Un to nevajag aizmirst. Tas vārds ir ļoti nepatīkams. Un nevajag aizmirst vēsturi. Un mēs noteikti nedrīkstam pieļaut, lai viņi atkārtojās. Un ja mēs visi būsim kopā, mēs to nepieļausim. Jo es redzu, kāda ir jaunatne, kāda ir jaunā paudze. Viņi mācās, viņi grib saprast, un viņi grib atgriezties Latvijā. Mums tikai būs jāparūpējās, lai būtu uz kurieni atgriezties. Un to mēs varam izdarīt. Novēlu mācīties. Tas jau pēc Ļeņina gandrīz izklausās. Viņš arī tā teica. Mana oma arī tā teica. Un es biju ļoti klausīgs bērns. Un tā kā daudziem es esmu kā māte, tad man patīk klausīgi bērni. Jo klausīgiem bērniem ir vieglāka dzīve. Tie ir tie bērni, kas ievēro likumus. Lai jums izdodas viņus ievērot. Atā!